Šodien pilsētās un novadu centros savu ikdienu dažādot iespējams te un neierobežoti, taču arī lauku pagastos iedzīvotāju dzīvi iekustina vietēji entuziasti. Aktīvākie Viesītes novada Rītas pagasta ļaudis apvienojušies biedrībā Riten un jau daudz ko paveikuši. Pagastmājas pagrabstāvā iekārtotas telpas radošai atpūtai un aktīvam sportam, nodarbēm, par ko paši sen sapņojuši. Vispirms jau doma dibināt šo biedrību mums bija tikai tāpēc, ka mēs gribējām dabūt kaut kādu finansējumu, lai varētu darboties, lai būtu kaut kādas iespējas materiālu gan iegādāties, gan kaut ko citu. Toreiz pašvaldībai tas izmaksāja ļoti bargu naudu. Pavisam kopā šīs ēkas remontam izlietoti 139 000 lati. Un tā kā mums bija telpas, mēs sākām domāt, kā mums labāk šīs telpas atdzīvot. Biedrības pārziņā ir 3 izremontētas un labiekārtotas telpas – virtuve, atpūtas istaba un trenažieru zāle, kas ritiešiem pieejamas katru dienu. Te ir gan elektroniskais skrejceļš, gan universālais sols, espanders, stājas korekcijas piedurmi, lecamauklas, nūjas nūjošanai, novas un citi rīki sportošanai. Darbojamies mēs no oktobra tā intensīvi. Dienā nāk vidēji no 6 līdz 15 cilvēkiem, kā kuro dienu. Pavasarī sāksies nūjošana. Mums būs speciāli apmācīta instruktora, kas vadīs nūjošanas nodarbības. Ziemas mēnešos ritieši sporto trenažieru zālē un katram tiek dota 1 stunda aktīvas darbošanās par simbolisku ziedojumu maksu. Kad kāds ir atnācis sportot, dīkā nestāv nekas, saka zāles pārzine. Nāku es tāpēc, lai uzlabotu savu fizisko un uzlabotu garīgo stāvokli. Es jau 2 nedēļu nodarbojos, ļoti patīk. Un katru dienu. Un mēģināšu pēc iespējas ilgāk to darīt. Īstenotā projekta dzīves kvalitātes uzlabošanai kopējās pagrabstāvu izmaksas ir 30 000 latu, no kuriem 27 000 piešķir Latvijas kopienu iniciatīvu fonds, bet novada domes līdzfinansējums bija 3 000 latu. Par šo naudu mēs nopirkām, aprīkojām trenažieru zāli, minimālākais ir, lai varētu darboties cilvēki. Un aprīkojām telpu, varbūt atpūtas telpu, kur darbojās čaklākās sievietes un pēcpusdienās arī bērni un virtuvi. Iekārtojot virtuvi, iegādāts diezgan daudz trauku, lai nepieciešamības gadījumā šīs telpas varētu iznomāt svinībām. Biedrības Riten dalībnieces jau tuvākajā laikā iecerējušas jaunu aktivitāti. Uz tematiskām nodarbībām šajās telpās aicināt arī jaunās māmiņas ar mazuļiem. Iegūms ir ļoti liels, un tas nav mērāms, varbūt ne skaitļos, ne ciparos. Cilvēki nāk uz centru, līdz ar to nāk kopā, paskatās viens uz otru, kādi izskatīšies, kaut ko mācās. Galvenais, ka mācās un apgūst kaut ko jaunu, bet pats galvenais ir tas, ka neiesūno savās mājās, bet nāk visi kopā un darbojās.